Daudz ir pasaulē pilsētu skaistu, bet par tevi man mīļākas nav. Tik ar tevi man atmiņas saistās katru dienu no bērnības jau. Mana dzimtā pilsēta ir Rēzekne, un es ienācu Preiļos 90. gadā, kad mans vīrs pabeidza augstskolu un tika norīkots uz Preiļiem strādāt, un man tā bija arī svešu pilsēta. Un es biju pavisam jauna un zaļa, un mana pirmā darba vieta bija Preiļu 2. vidusskola, un es ļoti labi atceros 90. gada 1. septembrī, kā es gāju pa Rēzeknes ielu, jo tur mēs noīrējām vienā mājā dzīvoklīti, un kad es gāju uz šo savu pirmo darba vietu, man šķita, ka visi uz mani skatās un visi saprot, ka es esmu sveša. jo Rēzekne bija stipri lielāka, tur tādas sajūtas nebija, bet Preiļos tiešām man likās, visi zina, ka es esmu sveša, bet, protams, ka iejutos, un līdz 98. gadam es strādāju par skolotāju Preiļu 2. vidusskolā, pēc tam es tiku uzrunāta nākt par turisma organizatoru Preiļu rajona padomē. Tā bija pilnīgi jauna joma, tagad varbūt jauniešiem neticas, bet tajā laikā Latvijā bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitīti turisma informācijas centri, un Preiļos tāda nebija. 98. gada 1. septembrī es atnācu uz rajona padomi pie tukša galda, pie tukša datora, no kura turklāt man bija drusciņ bail, jo datori bija jauna lieta, bija jāapgūst, kā ar ko strādāt, un tad braucu uz Rīgu, uz Turisma valsts attīstības aģentūru, te es esmu, ko lai es daru. Bet par laimi drīz darāmais atradās, jo novembrī mums sākās projekts. Tas bija vēl ne Eiropas projekts, jo 98. gadā mēs vēl nebijām Eiropas Savienībā, bet mēs draudzējāmies ar Zviedriem, kuri mūs atbrauca mācīt. Stāstīt par to, kas ir turisma informācijas centrs, kā viņš darbojas, kas mums būtu jādara, kādas būtu funkcijas. Un tiesa gan piegājiens viņiem bija pilnīgi savādāks, viņiem bija pārsvarā privātie turisma informācijas centri, kurus pašvaldība neuzturēja, kuriem maksāja algu turisma uzņēmēji, kuru mums īstenībā te Preiļos un Latgalē bija arī ļoti, ļoti maz. Tāpēc, protams, ka mēs izvēlējāmies citu formu, veidot pašvaldības turisma informācijas centru, un tad 1990. gada 19. februārī ar panorāmas piedalīšanos, droši vien zinat tādu raidījumu Panorāma, jā, toreiz bija slavens žurnālists mūsu arī novadnieks no Jersikas Jānis Dimants, ieradās filmēt Preiļu turisma informācijas centra atklāšanu. Un tā mēs sākām darboties ēkā pretī baznīcai, vecajā domē, Tirkus laukumā 1. Ēka, protams, ka bija samērā sena, ar tādām biezām mūra sienām, kurām pat īsti radiosignāls negāja cauri. Bieži vien pa mobilo telefonu tur nevarēja sazvanīties, jo tiešām sienu biezums bija iespaidīgs. Preiļi, diemžēl, tajā laikā bija tāda tranzīta pilsēta pa ceļam uz Aglonu. Īsti nekā nebija, tā kā Vilhelmīna minēja, tagad Leļu galerija, metālmākslas galerija, skaists sakopts parks, vairākas amatnieku darbnīcas, keramiķi un porcelāna darbnīca un pampūkas, un kas tik tagad mums nav, Vīgliem žaudzētava. Toreiz no tā nebija pilnīgi nekā, absolūti. Meža bija parks bija samērā mežaina teritorija, absolūti nekopta, pa kuru bija naktīs un vakaros bail iet, jo tiešām nekas nebija sakopts, pils bija spocīga, un tā kā turisma informācijas centrs izveidojās, tas gan bija Preiļu rajona turisma informācijas centrs, tad mēs stāstījām arī par Līvāniem, kas tajā laikā ietilpa Preiļu rajonā, gan par Aglonu, tātad sākām vākt šo materiālu, ko lai tiem turistiem piedāvā, bet Preiļos īsti nebija ko piedāvāt. Jo Preiļos labākajā gadījumā piestāja kādā veikalā vai benzīna tankā un brauc tālāk uz Aglonu. Tad mēs nācu šeit uz bibliotēku, lasīju leģendas, lasīju stāstus, Anspaka grāmatu Preiļu novads, un kaut kā mēģināju lipināt šo te stāstu par Preiļiem, lai mēs varam piedāvāt arī kādu ekskursiju šeit Preiļos. 2006. gadā mūs pārcēla uz šo atjaunoto bibliotēkas ēku. Pirmajā stāvā arī šobrīd atrodas turisma informācijas centrs, un uz to brīdi bija pagājuši jau 7 gadi
turisma jomā. Mēs katru gadu braucām uz lielajām turisma izstādēm Baltūru un mūs sāka pamazām iepazīt. Iepazina Preļus un Preļi arī attīstījās. 2008. gadā atvērās Leļu galerija, kas joprojām ir ļoti, ļoti unikāls objekts, kas nav visā Latvijā nekā tam līdzīga, jā. Nu, un Preļi tapā aizvien bagātāki un bagātāki un bagātāki. Un es ceru, ka tā tas arī būs turpmāk. Attīstīsimies aizvien vairāk, kļūsim interesantāki. Es tiešām pati arī vadīju šīs te pirmās ekskursijas pa Preļiem, tad jūs zinat, ka katrā vietā ir savi gidi, un gidu pasaulē ir ļoti daudz, tāpēc gribas kaut ko izcelties, kaut vai mazliet, jā, ar kaut kādu rozīnīti. Tā kā man Dievs bija devis dziedamo balsi, tad vedot turistu grupas, iesākumā tas bija tā, mēs sākām vai nu centrā, nu tajā laikā centrā, vai nu tad, kad ievācāmies šeit, tad autobuss tika nolikts stāvvietā, un mēs gājām no bibliotēkas ēkas caur pilsētas centrālo krustojumu pa Raņa bulvāri, tad gar parka malu, gar pieminiekli pārtrauktā dziesma parkā iekšā, nu un attiecīgi visi stāsti par ēkām, leģendas, nostāsti, un nonākot pašā parka dziļumā, ir tāda klaja vieta, es turistiem dziedāju. Dziedāju ko? Preļu himnu, jo to mēs visi ļoti mīlam, un dziedāju kaut ko no latgaliešu tautas dziesmām, lai iedotu to vietējo smeķi, jo parasti tad, kad atbrauc cilvēki pārsvarā no Rīgas, Liepājas, Jelgavas vai no kaut kurien, parunājiet latgaliski. Tad es viņiem latgaliski dziedāju. Un redzot cilvēku reakciju, to, kā viņi reaģēja uz Preļu himnu, 2009. gadā es uzrakstīju iesniegumu Preļu novada domai, 2010. gadā es uzrakstīju iesniegumu novada domai, lūdzu šo dziesmu atzīt par Preļu himnu. Jo gan mēs paši šo dziesmu bijām ļoti iemīļojuši, gan turisti. Parasti pat, ja tās bija vecāka gadagājuma kundzītes, viņas apraudājās pie šīs dziesmas, jo tiešām, manuprāt, tā ir visai aizkustinoša dziesma un tāda ļoti izsaka visu Preļu būtību. Un varbūt, ka jūs nezināt paši, ka Preļu himna, tātad oficiāli ir tikai no 2010. gada, bet tā ir tapusi pirms aptuveni 44 gadiem, kad kādā ballē satikās muzikants Broņislavs Kokorišs un tā laika vietējās avīzes korespondents Jānis Gurgons, un viņiem absolūti spontāni, jā, tādā svētku atmosfērā tapa šī dziesma, kas tiešām tika tautas paķerta, iemīļota, dziedāta dažādos godos un ģimeņu svētkos, un šobrīd es laikam gribu ar jums visiem kopā to arī nodziedāt. Daudz ir pasaulē pilsētu skaistu, bet par tevi man mīļākas nav. Tik ar tevi man atmiņas saistās, katru dienu no bērnības jau. Preļi, Preļi, tu pilsēta manā, kur gan citur man tādu vēl rast. Raņa bulvārī Dzeguzes vanā, ievu ziedos līksvei man kas krasts. Bitem medus ūd zeltainā pļavā, stārķis klābina ritenī dzels. Tā ir pilsēta mana un tavā, kur pār parku salstaru kvēls. Preļi, Preļi, tu pilsēta manā, kur gan citur man tādu vēl rast. Raņa bulvārī Dzeguzes vanā, ievu ziedos līkstvei man kas krasts.